Āfrikas cūku mēris ir ļoti lipīga meža un mājas cūku infekcijas slimība. Inficētais dzīvnieks vīrusu izdala ar visiem ķermeņa izdalījumiem, taču galvenokārt slimība izplatās ar asinīm, gaļu un gaļas produktiem, kā arī ar medību blakus produktiem. 90 līdz 100% no inficētajām meža cūkām iet bojā 2 nedēļu laikā. Vakcīnas pret Āfrikas cūku mēri nav. Meža cūku saslimšana jau konstatēta Krievijā, Polijā, Baltkrievijā un Lietuvā. Ja slimība izplatīsies Latvijā, no tā cietīs gan valsts ekonomika kopumā, gan katrs mednieks atsevišķi. Medniekiem ir vienkārši jārēķinās, ka ja šī slimība Latvijā atnāks, tad par meža cūkām kā par medījamo sugu mēs varēsim aizmirst uz ilgu laiku. Meža cūkas kā suga neizzudīs, bet kā medījums viņas nebūs aktuāls. Lai samazinātu slimības izplatības risku, milzīga nozīme ir pareizai un precīzai mednieku rīcībai. Par mežā atrastu nobeigušos meža cūku obligāti jāziņo pārtiks un veterināriem dienestam. Medību procesā jāievēro vienkāršas higienas prasības. Tādējādi var ievērojami samazināt cūku mēra izplatības risku. Ja inficētās cūkas atliekas apēdīs cita meža cūka, slimība tiks pārnēsāta tālāk. Āfrikas cūku mēris var saglabāties cūku līķos 2 mēnešus, bet saldētā vai apstrādātā gaļā pat vairākus gadus. Nekādā gadījumā nevajadzētu iekšējos orgānus atstāt mežā, bet svarīgi būtu to darīt dīrātavā. Medību kolektīviem iesakām labi iekārtot savas medījuma apstrādes vietas. Kategoriski aizliegts medījumu blakus produktus un atliekas izbarot mājdzīvniekiem. Aizliegts veikt medījumu pirmapstrādi un uzglabāšanu lauksaimniecības dzīvnieku novietnēs. Ja šie noteikumi netiek ievēroti, tas var novest pie mājas cūku inficēšanās. Pēc dīrāšanas nomedītā meža cūka jānovieto atvēsinātavā. Medījuma asins parauga aptuveni 100 ml jānosūta pārtiks un veterināriem dienestam laboratoriskai izmeklēšanai. Izmeklēšanai jānosūta arī mandelis, liesa, nieres un apzarņa limfmezgli. Medījuma blakus produktus ieteicams izmest speciālos konteineros, pēc tam tie tiek nosūtīti utilizācijai. Lai izvairītos no slimības tālākas izplatības, pēc katrām medībām jādezinficē medību aprīkojums, drēbes un autotransports. Tikai katram medniekam ievērojot higienas prasības un laikus informējot pārtiks un veterināro dienestu par meža cūku saslimšanas un nobeigšanās gadījumiem, iespējams cīnīties ar Āfrikas cūku mēra izplatīšanos Latvijā.